Kas notika ar varoņiem pēc 9. sērijas? Vai šī ir Queenie cilvēka versija? Un vai šī izgrieztā aina apstiprina, ka būs 2. sezona pārsteidzošajam digitālajam cirkam? Šoreiz mēs jums piedāvājam visu papildu saturu no digitālā cirka, ko zina tikai daži. Mums jau sen iepriekš nopludināja Jaksa beigas. Gooseworks mums atklāja digitālā cirka beigas jau sen, un neviens to nepamanīja. Vai atceraties Jaksa cilvēka dzīves atmiņu ainu? Šajā atmiņu ainā par viņa iepriekšējo dzīvi mēs redzējām ainas, kur Jaks bēg no mājām, brauc pa šoseju un kādā brīdī guļ uz ielas. Taču pārsteidzošākais ir tas, ka šī aina nebija pilnīga, un mēs esam atraduši pazudušo daļu, ko daudzi no jums noteikti nekad nav redzējuši. Lai to saprastu, mums ir nedaudz jāanalizē Gooseworks konts, jo radītāji publicēja diezgan interesantu video ar tekstu "Guļu ielīņā, novēliet man veiksmi". Daudzi domāja, ka tam nav nekāda sakara ar nevienu no pārsteidzošā digitālā cirka epizodēm, taču pēc analīzes mēs sapratām, ka šī ieliņa ir tieši tā pati, kas parādās Jaksa atmiņu ainā. Turklāt daži vienkārši pieņēma, ka tas ir vecs Gooseworks video, kad viņa vēl nebija Glitch komandas sastāvā, jo, ja jūs to nezinājāt, viņa arī ir piedzīvojusi ļoti grūtas situācijas. Līdz ar to mēs varam secināt, ka Jaksa atmiņu aina ir ļoti īpaša, jo Gooseworks daudzkārt ir teikusi, ka ļoti identificējas ar šo tēlu. Tāpēc nebūtu pārsteidzoši, ja viņa būtu iekļāvusi arī šo grūto savas dzīves posmu. Taču šis ieraksts varēja arī nozīmēt, ka viņa slepeni jau iepriekš norādīja uz 9. sērijas beigām, vēl pirms tā tika izlaista. Kā jums šķiet, kas notika pēc 9. sērijas? Es zinu, ka daudziem palika jautājums, kas notika pēc digitālā cirka beigām? Vai varoņi vienkārši pieņēma to, kas viņi ir, un kļuva laimīgi? Patiesībā, draugi, mūsu nākamā ainu grupa atklāja, kas notika ar katru no varoņiem pēc beigām. Šīs ainas tieši atklāja Glitch. Vispirms mums ir Jaks ar Pomni. Kā mēs zinām, jau no paša sākuma bija skaidrs, ka viņi abi būs ļoti labi draugi, lai gan, protams, Jaksam šī doma īpaši nepatika. Un šajā attēlā mēs redzam, ka Pomni sarīkoja pikniku, lai varētu paēst kopā ar Jaksu. Tas mums apstiprina šo divu tēlu lielo draudzību. Turklāt šim attēlam bija pievienots teksts "Kopā, lai kas arī notiktu". Tiešām, cik skaisti. Draugi. Neskatoties uz visu, kāds bija Jaks, Pomni nekad no viņa nenovērsās. Nākamie sarakstā ir Gangls un Zubals. Par šiem diviem tēliem bija daudz teoriju par viņu attiecībām, bet šis attēls mums atklāja diezgan interesantu detaļu par viņu saikni. Mēs redzam abas, vienu blakus otrai, skatāmies zvaigznēs ārpus digitālā cirka telts. Bet daudzi nepamanīja ainu, kas norādīja, ka starp šiem diviem tēliem notiek kas vairāk 9. epizodes beigās. Un ja nepamanījāt, es runāju par to brīdi. Tas bija beigu titru laikā, kad redzama atvērta Gangla durvis, bet no Zubala durvīm nāk ārā sirsniņas. Diezgan aizdomīgi, vai ne? Es varu tikai iedomāties, ka Auklo un Lego mēģina radīt digitālu bērnu. Starp citu, vai atceraties, ko teica Zubals? Es gribu, lai tu mums ļautu nodarboties ar seksu. Bet atstājot malā Zubala un Gangla attiecības, mums arī parādīja, kā pēc beigām attīstījās Pomni un Ragatas attiecības. Viņas jau no paša sākuma šķita ļoti labas draudzenes, un 9. epizodes sākumā abas jau bija kļuvušas daudz tuvākas nekā iepriekš. Bet šajā nākamajā attēlā mēs redzam, ka viņu attiecības kļuva vēl īpašākas, jo viņas abas kopā dzer karstu šokolādi digitālā cirka kafejnīcā. Un tam ir ļoti jauka atsauce, jo tā ir tā pati nodarbe, ko agrāk mēdza darīt Kofmo, Ribits un Jaks, kad viņi bija labākie cirka draugi. Tātad jā, Pomni un Ragata jau ir sasnieguši tādu draudzības līmeni. Pats mīļākais ir tas, ka šim ierakstam bija pievienots teksts. Viņas jau stundām ilgi sarunājas. Tas pierāda, ka pēc digitālā cirka beigām Pomni un Ragata joprojām palika labas draudzenes. Bet vai zināt, kas ir vēl interesantāks fakts? Ja pievēršat uzmanību katrai no krūzēm, redzams, ka Pomni tur krūzi, kuru izmantoja Jaks, kā mīļuma žestu pret viņu, kamēr Ragata tur Kofmo krūzi. Ak, draugi, tieši sirds dziļumos.
Un mēs nonākam pie pēdējā tēla – Kingers. Jau no pirmās sērijas mēs sapratām, ka Kingers ir diezgan grūti saprotams tēls. Un tagad jautājums, uz kuru mums vēl jāatbild. Kas notika ar Kingeru pēc cirka beigām? Viņš bija vienīgais tēls, kuram netika parādīts konkrēts attēls ar viņa likteni. Un lai gan Glitch nekad oficiāli nav publicējis neko, kas atbildētu uz šo jautājumu, uzminiet ko? Mēs gan zinām atbildi. Izrādās, ka daži šova fani norādīja, ka Kingera liktenis epizodes beigās nebija tik skaidrs kā pārējiem tēliem. Tas ir tāpēc, ka viņam vairs nebija spaiņa uz galvas, kas padarīja viņu saprātīgāku. Un draugi patiesībā mums tiešām parādīja Kingera likteni vienā konkrētā beigu ainā, jo mēs redzam, kā Kingeris uzber piparus savam šķīvim, nevis maizes biezenim. Turklāt viņa dakšiņa ir iedurta galdā, kas liecina, ka viņš visticamāk atgriezās savā demences stāvoklī. Ar to mums kļūst diezgan skaidrs, ka viņš atgriezās pie savām vecajām dīvainajām uzvedībām, tāpēc visticamāk viņam nebija viens no laimīgākajiem nobeigumiem kā pārējiem viņa biedriem. Bet es sev jautāju, kāpēc gan viņam vienkārši neiedod saules brilles un viss? Iespējams, savā demences stāvoklī viņš ir laimīgāks nekā būdams pie samaņas, zinot, ka nekad nespēs izkļūt. Un vai jūs pamanījāt, ka Džaks, Ribits un Kofmo beigās atkal apvienojās? Kāpēc viņi atkal bija kopā, kā lieliski draugi, kādi viņi ir? Slepenā saruna starp Keinu un Bablu bija par it kā alternatīvu 9. sērijas nobeigumu, taču tas nav pats svarīgākais, ko mums atklāja šī it kā noplūde. Patiesībā izrādās, ka mums tika parādīta arī saruna starp Keinu un Bablu, kuru mēs nekad neredzējām 9. sērijā. Tieši pašās beigās mēs redzam ainu, kurā digitālā cirka telts attālinās, bet šajā alternatīvajā versijā nevis kadrs ar telti tiek pārtraukts, tā turpina attālināties, un mēs redzam Keinu un Bablu kopā. Trakākais ir tas, ka Keins piemin, ka cirka dalībnieki tagad izskatās laimīgāki, un Bablu vienkārši atbild ar saviem ierastajiem, nesakarīgajiem jautājumiem. Bet pēc tam mēs dzirdam, kā Keins pasaka kaut ko ļoti svarīgu. Viņš saka, ka ar personāžu, cilvēku versijām notiek kaut kas slikts. Tieši pēc tam aina atkal attālinās ar tālumu maiņu, kas beidzot novad pie nodaļas beigām. Vai tiešām šis bija īstais digitālā cirka noslēgums? Daudzi spekulē, ka tas nevarētu būt taisnība, jo Bablis noteikti tika izdzēsts, taču pati Gūsverksa teica, ka izdzēšana nenozīmē nāvi, bet gan to, ka viņš vienkārši tika nosūtīts uz citu vietu tukšumā. Atstājiet komentāros savu secinājumu. Kvīnijas cilvēka versija. Šīs nākamās ainas noteikti neparādījās nekur 9. sērijā, un tās ir vairākas papildus ainas ar personāžu cilvēku versijām. Bet tas nav pats svarīgākais punkts. Drīzāk šajās ainās mēs varējām redzēt slepenu personāžu, kuru mums arī neparādīja 9. sērijā. Un tās tika paņemtas no aizkulišu ieraksta, ko ierakstīja neviens cits kā Džaksa cilvēka versija. Šajā video mēs varam redzēt vairākas personāžu cilvēku versijas, piemēram, Ragatu, Pomni, Ganglu un Zubelu. Un, protams, viņi parādījās tieši tajā pašā vietā, ko mums rādīja finālā. Taču bez visiem šiem noslēpumiem viņi mums parādīja arī citas vietas. Piemēram, mums bija aina ar personāžiem Zubeles bārā. Mums bija arī citi kadri ar dažiem personāžiem aizkulisēs, kamēr viņi veidoja segmentu ierakstiem sociālajos tīklos. Patiesībā vienā no tiem mēs varam redzēt cilvēka versiju Džeksa, kurš valkā savu piegādātāju formu. Taču visiespaidīgāko noslēpumu, ko mums atklāja šī aizkulišu sesija, bija aina ar tēlu, kuru mums rāda daudz retāk nekā pārējos. Un, protams, es domāju, cilvēka versija Kvīnijas. Mēs varam redzēt viņu apskaujam Kvīnijas rotaļlietu. Noslēpumainais īsfilmiņš Nākamā aina bija par ideju, kas radās pēc šī fināla. Tā bija konkrēta aina, kas iespējams bija 9. sērijas neizmantotais materiāls, vai arī pilnīgi jauns saturs, kas nekad netika izmantots. Interesantākais visā šajā bija tas, ka tika pieņemts, ka pastāv iespēja, ka radītāji varētu būt ieinteresēta veidot digitālā cirka īsfilmas. Taču mēs nekad precīzi neuzzinājām, vai šie iespējamie īsfilmas notiktu pirms vai pēc digitālā cirka beigām. Šis papildu saturs sākas ar attēlu, kurā Pomnijs miedarbojas ar ļauno Džaksu.
Un, ņemot vērā tik daudz lietu, kas it kā bija noplūdes un izrādījās nepatiesas, kā mēs varam būt pārliecināti, vai šis attēls patiešām ir no Ghostworks satura? Draugi, lai to noskaidrotu, mēs esam pārliecināti tikai par to, ka šis saturs nav daļa no oficiālā satura. Izslēgts no 9. sērijas, jo attēlā redzams Kingurra cietoksnis, taču tas neatbilst tam, ko mums rādīja 9. sērijā pēc Džaksa abstrakcijas. Bet kādas ir jūsu domas? Vai jūs domājat, ka šī aina tiešām ir no Ghostworks? Un sakiet, vai jūs zinat kādu papildu saturu, ko mēs šeit nepieminējām? Mēs gaidīsim jūsu komentārus.